Mūsu mīlulis ir mūsu atbildība. Kā pareizi rūpēties par mājdzīvniekiem, skaidrosim raidījumā Dinotēka. Ja erudīcijas spēlē man kādīgi būtu jautājums, kāds mājdzīvnieks tev ir, es teiktu kaķis. Man ir kaķis. Kas tev ir pa kaķi? Vienkārši pelēks kaķis. Mēs meklējām, un kas bija, to mēs paņēmām. Bet tev gribējās kaķi, jo? Man gribējās suni, bet mēs nevaram atļauties dzīves ritma dēļ suni, un tāpēc mēs paņēmām kaķi. Paņemot kaķi, kā tu iekārtoji to dzīves vietu savu, pakārtojot kaķim? Kas tur tavās mājās ir? Mēs nopirkām tādu saucās Grey Palace, tādu namiņu, un te ir tas, kur nagus asināt, un tad ir vēl tāds, tāds speciāls. Bet viņa tur neguļ, viņai nepatīk, viņa tur tikai nagus asina, un viņa lec virsū, un tad viņa gāž viņu riņķī apkārt, viņš krīt uz zemes, lielu bliekšķi. Tas viņai ir tāds vairāk spēļu laukums, nevis gulēšanai. Viņai arī cits rotaļas patīk, vai ne? Jā, viņai patīk visu kaut ko izdarīt. Traukus plēst. Traukus plēst. Viņa ir ļoti jāstrs raksturs, un man kaut kādā ziņā patīk, ka viņa ir tāda, tāda. Piekrītam, kāds dzīvnieks, tāds saimnieks un otrādāk? Jā. Zigī, šis ir mīksti, šis ir labi, Zigī, šis ir labi. Mēs taču gribam, lai mūsu mīlulis mājās jūtās komfortabli. Kā pareizi ierīkot gultas vietu, ēšanas vietu un spēļu vietu? Parunāsim turpinājumā. Zani, ģimene ir spērus lielo soli, beidzot mājās ir mīlulis. Ko ņemt vērā, ierīkojot mīluļu māju vietu? Pamatprincipi viennozīmīgi, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka dzīvnieks ir svešā vietā. Viņš pagaidām nevienu nepazīst un neko nepazīst. Tāpēc ļoti svarīgi iekārtojot māju ir nolikt visu nepieciešamo viņam tuvā teritorijā. Tāpēc pirmais, kas ir svarīgi, ir nolikt gan guļvietiņu, gan ēdienu, gan tualeti, visu pēc iespējas tuvāk, lai viņam pirmajā momentā ir viegli visu atrast. Kad šie soļi ir spērti, ko ņemt vērā, domājot, piemēram, par guļvietu? Kur vislabāk mīlulim gulēt? Jā, tad, kad dzīvnieks jau ir kādu laiciņu bijis, bet arī tas ir svarīgi jauniem dzīvniekam, ir saprast, vai mēs vēlamies dzīvnieciņu, lai viņš guļ pie mums gultā, kā daudziem cilvēkiem patīk, vai tomēr nē. Un no pirmajām dienām ir svarīgi dzīvniekam parādīt, ja mēs vēlamies viņu gultā, tad, protams, viņš nāks vienmēr pie mums, jo viņi mūs mīl, viņam vajag mūsu klātbūtni. Bet, ja tomēr cilvēkam nepatīk, kad suns vai kaķis atrodas uz gultas vai dīvānā, tad vienmēr ir svarīgi viņam nodrošināt viņam piemēroto guļvietiņu un iemācīt, ka tā ir vieta, kur viņš drīkst gulēt. Un ļoti svarīgi ir, lai ģimenē visi ir viensprātis. Ja mēs nelaižam dzīvnieciņu uz dīvānu, tad visi nelaižam, jo dzīvnieciņi nespratīs. Vienu dienu viņi laiž, un nākamajā dienā viņi par to sod, ka viņš ir uzkāpis. Bet novietojot šo guļvietu, ir kaut kas pēc feng shui, kur viņai labāk būt te gultei? Jā, ļoti svarīgi ir viennozīmīgi nelikt tur, kur visi staigā garām, jo kurš var pagulēt, kad visu laiku staigā garām. Un otra lieta, kas daudziem dzīvniekiem patiks, ir tur, kur spīdēs saulīte, jo kā visam patīk pasauļoties, uzsildīties. Par ēšanu, kur vislabāk novietot dzīvnieku ēdams? Ēšana, jā, tas ir ļoti svarīgi. Skatoties no dažādām sugām, viens noteikums ir kopīgs. Nelikt tādā vietā, kur mūžīgi kāds iet garām, jo atkal neviens negrib, kad ēdot, ka viņi tiek iztraucēti. Suņiem, teiksim, visbiežākais noliekam virtuvē, kur kāds pa laikam ieiet, bet konstanti nestaigā garām. Un kaķiem bieži vien patiks, ja barības trauki būs nedaudz augstāki. Tad atkal svarīgi ir divi aspekti – miers un klusums. Un izvēloties rotaļvietas, man šeit reizēm saimnieki vairāk grib nekā tie kaķi šādas lietas un vietas. Tas tā tiešām ir, tas ir nepieciešams? Ja dzīvnieks ir it sevišķi kaķi, kas visu laiku ir iekšā, jā, tas ir nepieciešams, jo viņiem enerģija ir ļoti daudz, un jau nav vietas, kur izlikt. Tad tā vietā, lai viņš spēlētos ar savām rotaļlietēm, viņš var demolēt apavus un mēbeles. Tāpēc ļoti svarīgi ir, ja mēs nevēlamies, lai kaķis skrāpē uz dīvānu, tad iedodam alternatīvu, lai viņam ir tā iespēja tomēr izvēlēties. Un kaķiem vienmēr patīk būt augšā, vai ne? Jā, tas ir kaķu tas dabīgais instinkts, ka viņam jābūt pēc iespējas augstāk, jo viņiem patīk noskatīties uz cilvēkiem no augšas. Tā ir pilnīgi normāla kaķu uzvedība, tāpēc ir svarīgi, lai dzīvnieks varētu tikt augstāk. Ja mēs negribam, teiksim, lai viņš lec augšā uz plauktiem un gāž puķis un grāmatas, nodrošinam viņam ar kaķmājiņu, lai viņam atkal tā iespēja sava drošā vieta, kur viņš var gulēt, kur viņu neviens neaiztiek. Un kaķi arī viņam nepatiks, ja viņš guļ uz grīdas un kāds staigā apkārt vēl nedodies uz astes uzkāpt, tad tā mājiņa būtu tāda laba vieta, kur viņš varētu noslēpties, drošībā gulēt, mierīgi un noskatīties uz visiem saviem pavalstniekiem. Zane, paldies tev! Bet kā atpazīt, vai tavs mīlulis vienkārši atpūšas, vai tomēr nejūtas labi? Par to mēs runāsim jau nākamajā Dinotēkā. Tiekamies!